lielu interesi par augstākās tiesas rakstības plānumu un šo preses konferenci. Šodien preses konferencē mums piedalās visa augstākās tiesas senāta vadība, augstākās tiesas priekšsādātājs Aigars Strupišs un departamentu vadītāji Civillietu departamenta priekšsādātājs Normons Selenieks, administratīvo lietu departamenta priekšsādātāja Anita Kovaļevska un krimināllietu departamenta priekšsādātājs Aivars Suminskis. Šī kārtība šodien mums būs tāda, ka augstākās tiesas priekšsādātājs tagad runās ar jums, viņam ir jāsteidzas pēc pusstundas projām, tā ka tad visi jautājumi jāuzdod uzreiz viņam būs, un tad paliks departamentu priekšsādātāji, kad viņi runās un viņiem jautājumi. Tad dod vārdu priekšsādātāji. Paldies, labdien! Prieks redzēt kuplā skaitā žurnālistus. Šodien tātad mums bija gada plēnums, kurā mēs publiski atskaitāmies par iepriekšējā gadā paveikto, norādām uz izdarīto, uz veicamajiem darbiem. Un, ja man jāsniedz kopsavilkums par iepriekšējo gadu, 2025. gadu, tad ir jāsaka, ka tas gads mums ir bijis normāls, nekādi lielie satricinājumi un izmaiņas mums nav bijuši. Esam tikuši galā būtībā ar visām ienākošajām lietām. Un lietu dinamika mums ir tāda, ka pagājuši gadu mums ienāca nedaudz mazāk lietu par aizpagājušo gadu, 24. gadu, un kritums pagājuši gadu bija 7%, tātad ienāk mazāk lietu. Un attiecīgi arī izskatīšanas daudzums apmēram pa tādu pašu apjomu ir samazinājies 9%. Tas ir ietekmējis lietu izskatīšanas koeficientu, kurš tagad ir 98%, bet tas ir pietiekami tuvu 100%, un tas normālā darba gaitā, kā rāda pieredze, tas ir izlīdzinās. Jāsāk trauksme celt tad no Tieslietu padomes pieredzes un darbības viedokļa trauksme jāsāk celt tad, kad šīs rādītājs pārsniedz 6–7%. Tad jāsāk man pievērst uzmanību. 2% tas var būt vienkārši no gada uz gadu izlīdzināties. Labā ziņa ir tāda arī, ka mums ir termiņi, attiecīgi tas ienākošo lietu skaita samazināšanās un izskatīto lietu skaita samazināšanās ir atstājusi pozitīvu ietekmi uz termiņiem. Termiņi ir arī nedaudz saīsinājušies, gan lietu rosināšanā, gan arī izskatīšanā. Mums samazinās arī veco lietu skaits. Jā, mums vairs nav 2004. gada lietas, kas bija pagājušajā gadā, un 2021. gada lietas. Jā. Bet visādi citādi mēs darbojamies normālā gaitā, normālā režīmā. Zināmus izaicinājumus krimināllietu departamentam tieši radīja tas, ka mainījās senatori pietiekami lielā skaitā, un daļu no gada krimināllietu departaments strādāja nepilnā sastāvā. Ja, tagad arī viņiem viena vieta ir vakanta, jo iepriekšējais konkurss beidzās bez rezultātu, un tagad ir izsludināts jauns konkurss uz krimināllietu departamenta senatora amatu. Tas man tāds īsumā ievads par senāta darbu kopumā. Ja es varu vēl pieminēt varbūt konkrētus skaitļus, tad attiecībā uz termiņiem tātad visi departamenti iekļaujas Tieslietu padomes rekomendētajā termiņu izskatīšanas standartā, un vidējie izskatīšanas termiņi mums ir, es teiktu, ļoti labi. Civillietu departamentam tie 4,3 mēneši, krimināllietu departamentam 4,7 un administratīvo lietu departamentam ir 9 mēneši, kas ir zināmā mērā saistīts ar to, ka liels procents salīdzinot ar pārējiem departamentiem no lietām, kas ir administratīvā lietu departamenta lietvedībā,
ir saistītas ar lietām, kurās ir vai nu lūgts prejudiciālais lēmums no Eiropas Savienības tiesas, kas paņem attiecīgi minimums pusgadu, vai arī ir iesniegts Vairāk. jau vairāk. Jā. Kādreiz bija 6 mēneši, bet tagad jau kolēģi koriģē, ka ir vairāk, vai Satversmes tiesā, kas arī paņem līdz gadam laiku var paņemt. Tie ir mūsu darbības rezultāti par pagājušo gadu. Lūdzu, laiks jautājumiem priekšsēdētājiem. Ziņa aģentūra, žurnālisti gan, par ko ir saistīts tas, kā jūs skaidrojat, kāpēc tās lietas ienāk mazāk? Tas ir ļoti labs jautājums. Mēs, Tam var būt vairāk izskaidrojumi. Es gribētu teikt, minēt 2. Ja? Trešo es pieminēšu kā hipotētisku, jo to es redzēšu tad, kad būs ziņas par visu tiesu sistēmu kopumā, kuras pagaidām nav. Bet pirmais, tas varētu norādīt uz to, ka nostiprinoties senāta judikatūrai, uzlabojas rezultāta paredzamība, kas ir tiesas darbības mērķis. Ja, augstākās tiesas darbības mērķis. Un cilvēki var labāk izvērtēt, ir vai nav vērts ieguldīt laiku, resursus, maksāt advokātiem, juristiem un vērsties, un pagarinot lietas izskatīšanu vēl par kaut kādu laiku, ja ir acīm redzami, ka tā lieta tāpat netiks ierosināta. Ja. Tas varētu būt viens, tātad judikatūras nostabilizēšanās. Otrs varētu būt ir tātad apgabala tiesas spriedumu uzlabošanās. Tas ir otrs. Un trešais, protams, tas varētu būt saistīts arī ar lietu skaitu tiesu sistēmā ienākošo kopumā. Bet tad man ir jāredz, es tev teicu, cik lietas ir pagājuši, vai samazinās lietu ienākšana tiesās vispār. Jo tur svārstās no gada uz gadu. Piemēram, pagājuši gadu bija kāpums, 1. 2. instances tiesās 2 gadus atpakaļ bija kritums. Tas arī ir atkarīgs no tāda nejaušības faktora. Bet ņemot vērā, ka šie dati par lietu skaita samazināšanos senātā ir diezgan stabili pēdējos jau 4 gadus kaut kur. Ja? Es pieļauju, ka tie 2 pirmie faktori, ko es minēju, judikatūras stabilitāte un apgabala tiesu spriedumu uzlabošanās, tie varētu būt noteicošie. Uzlabošanās, jūs domājat Kvalitātes, jā. Jo to arī var redzēt no ierosināto lietu skaita krituma. Ja, jo tas kritums ir, jo mazāk lietas tiek no iesniegtajām, mazāk tiek ierosināta kasācijas tiesvedība, jo vairāk tiek atzīts, ka apgabala tiesas spriedums ir bijis labā kvalitāte. Kā lūdzu? Demogrāfijas kritums, es nezinu, vai tāda apmērā samazinās no gada laikā par 7% Latvijas iedzīvotāji diez vai samazinās. Es nemāku pateikt. Bet, zināmā mērā tas, protams, ietekmē. Ilgtermiņā tas ietekmē, bet lielais demogrāfijas kritums mums jau bija 10 gadi, 15 gadi atpakaļ, un no tā laika tas kritums vairs nav tik būtisks. Vai ir kaut kas, ko jūs tā kā domājat, šogad šis ir jāuzdabo pamatojoties uz šo te atskaiti, tad nākamgad jūs identificējat, ka ir tādas problēmas, kuras ir jārisina, ja nē, viss tā kā ir gluži. Ir zināmas problēmas, kas jārisina. Neteiksim problēmas, bet ir lietas, kas ir jāoptimizē mums iekšienē. Runa ir par darba organizāciju, runa ir par lietu izskatīšanas termiņu uzraudzību. Ja, un šajā aspektā veidosim tādu automatizētu IT sistēmu, kurā monitorēs lietu virzību un signalizēs vēl pirms problēmas ar lietu termiņiem būs sākušās. Lai tā kā ātrāk pātrināt to termiņu? Tas, mērķis nav spiest tiesnešus kaut ko
ātrāk, bet lai lieta neieguļas, jo cilvēciskais faktors mēdz nospēlēt. Vienkārši viena lieta ieguļas, viņai kādu laiku netiek pievērsta uzmanība, vienkārši lai novērstu šos, bet rezultēsies tas, protams, uz lietu termiņu saīsināšanu. Ja var papildināt Agniju Lazdiņu no Latvijas radio, arī plēnumā minējāt mākslīgo intelektu un tiem risinājumiem, kā tas varētu nākamajā gadā, pātrināt lietu izskatīšanu vai tādā citādi uzlabot to procesu? Tas ir lielais nezināmais. Principā mēs ceram, ka tas ietekmēs pozitīvi. Redziet, tur ir vairāk faktori, vienlaikus jāņem vērā. Te nevar teikt, efektivizēs vai neefektivizēs, jo ir, tātad, kas mums ir? Mums ir ātrums, mums ir kvalitāte un mums ir resursi. Samazinot vienu, teiksim, palielināt vienu var uz kādu no pārējo divu rēķiniem. Līdz ar to, ja mēs ceļam kvalitāti, palaižot šo meklēšanas rīku, meklēšanas rīka funkcija, varbūt sākšu ar to, lai informētu, kas tas par rīku būs. Tas ir mākslīgā intelekta rīks, kurš palīdzēs tiesnešiem, senatoriem atrast līdzīgus spriedumus par līdzīgām tēmām, par līdzīgiem likumu pantiem, lai varētu redzēt, kā pēc iespējas vairāk sistēmā šis jautājums ir ticis risināts. Jo šobrīd esošajā sistēmā, tiesas informācijas sistēmā, TISā saucamajā, ir diezgan problemātiski atrast līdzīgās lietas. Šis jaunais meklētājs, viņš meklēs arī ne tikai pēc atslēgas vārdiem, kas ir vecās tehnoloģijas, bet arī pēc konteksta, pēc brīvā formā noformulēta tiesību jautājuma, piemēram. Viņš atradīs lietas, bet šis rīks var atrast daudz vairāk lietu, nekā līdz šim tiesnesis varēja atrast TISā. Un, piemēram, ja TISā ir atrastas 5 līdzīgas lietas, un tās tiesnesis analizē un saprot tās tendences, kā zemāku instanču tiesas domā par šo jautājumu, tad, ja meklētājs izmetīs 50 lietas, tad it kā darba apjoms palielinās, jo būs jāanalizē tās 50 lietas. No šī viedokļa šis rīks var nobremzēt ātrumu. Ja, nobremzēt ātrumu, un tas ir neizbēgami. Un tad ir jādomā, jau šodien ir jādomā, ko mēs liksim pretī šim te dabiskajam faktoram, kas nāk līdzi modernizācijai. Līdz ar to mums kvalitātes ziņā noteikti palīdzēs šis rīks, jo viņš iedos plašāku informācijas bāzi. Kvalitātes ziņā tas noteikti palīdzēs, jo mūsu funkcija ir viendabīgas tiesu prakses veidošana. Un jo vairāk mēs zinām par tiesu praksi, jo viendabīgāk mēs viņu varam veidot. Bet tas var palielināt ātrumu. Un tagad mums jāmeklē nākamais, kā analizēt šo te pieaugošo datu apjomu, lai mēs nezaudētu ātrumu. Tā kā palīdzēs, bet viņš ir izstrādes procesā. Janvāra beigās viņš tiks nodots jau testēšanai, un jūnijā viņš varētu būt jau gatavs lietošanai, atkarībā no testēšanas rezultātiem. Šis rīks būs pieejams tikai tiesnešiem vai arī iesaistītajām pusēm? Tikai tiesnešiem. Pagaidām tikai tiesnešiem, jo mēs to veidojam šobrīd tikai augstākās tiesas iekšienē, jo tur ir problēmas, ir zinām ierobežojumi ar personas datiem un tā tālāk, un kamēr mēs viņu izstrādāsim pilnībā, tad mēs skatīsimies, ko darīt tālāk. Visticamāk, ka nākamais solis būs šī rīka nodošana visām tiesām, un tad iespējams anonimizētā veidā arī plašāk. Tā kā e-lietās. Jā. Labi. Ja priekšsādātājiem nav vairāk jautājumu, viņš tā paliek, jo mums vēl ir laiks, tad departamentu priekšsādātājiem domājot par to, ka statistikas dati jums ir priekšā, un arī priekšsādātājs jau galvenās tendences pateica, tad departamentu priekšsādātājiem es lūdzu, lai viņi
izvēlas kādas 2-3 lietas, kuras uzskata par savā departamentā pagājušajā gadā visnozīmīgākajām. Nozīmīga ir katra lieta, bet tomēr. Un līdz ar to tas ievads būs tāds īsais ievads. Lūdzu, civillietu departamentā. Labdien! Atkārt runājot, es gribēju sākt nedaudz no otra gala. Nerunāt par tās lietas, var atstāt uz beigām un vēl parunāt. Tieši pa lietām jūs vēlaties. Laiku daudz nevajag. Jā, es gribēju, manuprāt, parunāt par lietām, kas ir daudz būtiskākas, proti par tām lietām, ko departamenta ir veids iepriekšējā gadā un kas ir rezultējies ar kādu rezultātu, kas ir liels pienesums visai, manuprāt, tiesu sistēmai kā tādai. Un šeit es gribētu runāt par to, ko jau iepriekšējā atskaites plēnumā es informēju, kad civila procesa likumā saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā bija neefektīva, un mēs ierosinājām, ka šeit varētu būt zinām grozījumi. Un mēs esam tādi, kas ir rezultējušies tagad jau ar grozījumiem 2025. gada 1. aprīlī. Un mēs esam saņēmuši arī statistiku no tiesas administrācijas un esam konstatējuši, ka šis ir, mūsuprāt, ļoti būtisks pienesums. Un proti, tāda brīdinājuma kārtība lietas, tās ir tādas nosacītas bezstrīdu lietas, kur nav nepieciešams sniegt prasības kārtībā prasību tiesā, un līdz 15,000, ja jums ir attiecīgi dokumenti, jūs varat vērsties brīdināt parādnieku, un, ja viņš piekrīt vai nesniedz atbildi uz jūsu šo te brīdinājumu, piedzīt šo summu. Tātad ļoti vienkāršot procedūru. Un 2024. gadā tika iesniegts 116,000 šādu pieteikumu, tad 25. gadā tie jau 233. Tas nozīmē 233,000, kas nozīmē, ka būtiski atslogosies šīs te tiesas, jo vairāk nekā 100,000 lietu varētu būt mazāk, ja šeit stāsies spēkā šie te gala nolēmumi. Tā ir viena lieta, tad es vēl gribēju pateikt par tiem plāniem, kas mums ir uz nākamo gadu. Tas ir par 2026. gadā mēs plānojam pabeigt darbu pie 2 iepriekš uzsāktajām iniciatīvām, tātad par tiesvedības efektivizēšanu, nolēmu kvalitātes aspektā, civillietu izskatīšanā, tas jau Mikus Kūrija jautājums, un ļoti būtisks jautājums, tas ir attiecībā uz lietas izskatīšanu kasācijas kārtībā, tajās lietās, kur nevar pārsūdzēt, kuras nolēmumus nevar pārsūdzēt kasācijas kārtībā. Proti, es runāju par vienkāršotas procedūras lietām. Jo šeit pastāv riski, viss apstājas apelācijas instancē, un gadījumā, ja jūs nevarat pārsūdzēt to kasācijas instancē, pastāv riski, kad veidojās atšķirīga tiesu prakse. Un šo te mēs esam jau iekļaujuši šajos darba plānos, un civila procesa likuma darba grupās šis te jautājums tiks arī risināts. Un vēl viena lieta, tad es varu pāriet pie mūsu lietām, tātad ir arī, manuprāt, ļoti būtisks nolēmums, kas ir pieņemts Eiropas cilvēktiesību tiesā un ļoti tieši skar arī mūsu departamentu darbu. Tas ir 2025. gada 18. septembra lēmums lietā Finbergs pret Latviju, kurā Eiropas cilvēktiesību tiesa atzina, ka departamenta senatoru kolēģijas rīcības sēdes lēmums, kurā atteikums ierosināt kasācijas tiesvedību tika pamatots ar norādēm uz atbilstošu civila procesa likuma regulējumu, nav atzīstams par patvaļīgu vai acīm redzam nepamatot. Eiropas cilvēktiesību tiesa ņēma vērā gan civila procesa kopumā, gan senāta lomu tajā. Un šeit mēs runājam par šiem te rīcības sēdes lēmumiem, kur dažkārt mēs esam saņēmuši no lietas dalībniekiem pārmetumus, kad šeit varētu būt izvērstāka šī argumentācija. Ir nolēmumi, kur ir izvērstāka argumentācija, ir nolēmumi, kur varbūt tās viņi ir skopāk, bet jebkurā gadījumā tāda tiesa ir atzinusi, ka tie nolēmumi, kur šis te motivācijas, argumentācijas apjoms aprobežojas ar norādēm uz attiecīgām civila procesa norādēm uz attiecīgām civila procesa likuma regulējumu, kad tas ir pietiekams un nav atzīstams par patvaļīgu. Tās ir tādas 3 lietas, par kurām es gribēju vērst uzmanību. Ja ir vēlmes, ja? Jā, jūs man tas jautājums par grozījumiem, par to brīdinājumu
pārsteigts šī tiesība norma grozīt, ka parādniekam nav pat jāizņem, pastāv, nav jāsaņem šis brīdinājums. Tomēr, kamēr nav ieviesta visiem fiziskām personām e-adrese, kamēr daudz dzīvo ne tajās deklarētajās dzīves vietās, tomēr neradēs tāda situācija, kā tagad arī, ka divreiz palikuši vairāk šīs lietas tieši dēļ tā, ka piedzinēji, ja kreditori uzskata, ka, varbūt to viņš vienkāršot, ka parādniekam pat nav jāaiziet un jāizņem, vai tas neradīs kaut kādu aktualitāti, kaut kādā ziņā vai problēmu. Nē, tur, protams, ir jāskatās šīs te korelācijas, un šeit arī kādas var rasties problēmas saistībā ar šo te, bet iepriekš šis bija absolūti neefektīvs rīks, jo, ja man atmiņa neviļ, tad stulpi 80% tika atstāti bez izskatīšanas, tā iemesla dēļ, kad nebija iespējams rokās nodot šo te brīdinājumu. Tas, kas attiecas uz to, kad var rasties šeit kādas problēmas, nenoliedzami, kā jebkurai jaunas normas ieviešot, tur var gadīties kaut kādas plaknes, bet cilvēkam vajadzētu būt sasniedzamam, un ir arī tomēr virkne šo te gadījumu, kad šī te kārtība nav pieļaujama. Tad, ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta nav zināma, ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas un tam līdzīgi. Un šādos gadījumos šo te brīdinājumu kārtību izmantot nemaz nevarēs. Bet, protams, tas ir tikai sākumā, tas ir pirmais gads, kad šis te likums darbojas. Līdz ar to tur vēl droši vien ir daudz lietas, kas vēl būtu pilnveidojamas. Citas starp arī tiek apsvērts pašlaik arī jautājums par šo te sistēmas automatizāciju kā tādu, jo tur nav nepieciešams fiziskas tiesneša klāt esamība, kas ir pašlaik. Tā ka tur arī iet automatizācijas virzienā. Tas jautājums ir par tiesvedībā, kas saistās ar kopīpašumu izbeigšanu, par izpirkumu tiesību izmantošanu. Šīs tiesvedības valkās, piemēram, vienā lietā es esmu, kur senāts pagājušajā gadā 16. aprīlī atmeta lietu atpakaļ uz pirmo instanci, tad precīzi 10 gadi viņai iet, ja? Tas nozīmē, ka tagad sākamies piedalīties arī 13. datumā, 13. janvārī pirmās instances tiesas sēdē, tas nozīmē kā tur ir arī apmēram 30 kopīpašnieki iesaistīti, mēs 10 gadus esam māju, neko nevaram darīt, mēs netiek uz priekšu, tagad vēl nesam cik gadus tas viss vēl tā turpināsies. Ir veikti uzlabojumi civil likumā, 1074, 74.1 pāns ir pieņems, bet vai ir kā vēl kaut kā likuma devējiem kaut kā, tomēr, vai no augstākās tiesas puses kaut kā likuma devējiem kaut kā vēl ierosināt, lai kaut kā šīs lietas varētu kaut kā vienkāršot ātrāk skatīt, vai šādas tiesvedības nedotos vairāk par 10 gadus. Nē, protams, mēs skatāmies, lai šīs te ir lietas, kas ievelkās, nenoliedzami var gadīties. Tur var būt objektīvi un var būt subjektīvi kaut kāda apstākļa, sevišķi, kas saistās ar lietām par apsaimniekošanām, kur ir iesaistīti ļoti daudz lietas dalībnieki, bieži vien 11, varbūt tās pat 10 un 100. Tādos gadījumos ir ļoti grūti nomenedžēt šīs lietas, jo šeit ir gan liela kustība, dzīvokļu īpašnieki mainās, var gadīties kāds mirst, tad ir kamēr mantojumā apstiprinās un tās lietas sarežģījās. Nenoliedzami. Protams, ir, kas attiec uz kopīpašumu izbeigšanu, manuprāt, tam nevienmēr vajadzētu tā ilgāk ievilkties, bet es pieļauju, ka jūs runājat par kaut kādām lietām, kas ir saistītas ar dzīvokļu lietošanu un kaut kādu daudzdzīvokļu mājām varbūt tās. Tās parasti ir nedaudz komplicētāk, jo tas ir ar lielāku lietas dalībnieku skaitu un attiecīgi arī šeit var būt tās dažādu dalībnieku intereses atšķirīgas, un tas padara to visu pasākumu, sākot ar paziņošanu, jau diezgan sarežģīti. Runājot par to, vai senāts kaut ko dara attiecībā par to, lai kādas lietas sakārtot, manuprāt, diezgan interesants ir senāta lēmums, ar kuru mēs vērsāmies ar pieteikumu Satversmes tiesā attiecībā par civil likuma 416. pāns 7. daļas šīs te normas atzīšana par spēkā neesošu. Proti, runa ir par ierakstu zemesgrāmatā īpašuma tiesības valstī, tātad, kas ir šajā te 7. daļā noteikts. Tātad, ka ierakstot zemesgrāmatā īpašuma tiesības valstī vai pašvaldībai uz nekustāmo īpašumu, kas atzīts par bezsaimnieku mantu, vienlaikus tiek dzēsts uz šo īpašumu ierakstītās
parāda saistības, apgrūtinājumu un aizliegumu atzīmes. Un konkrētā gadījumā mums bija lieta, kurā bija strīds par nostiprinājumu lūgumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. Un šajā lietā pēc kooperatīva juridiskās personas izslēgšanas no uzņēmuma reģistra visas tās mantas kļuva par bezsaimnieku mantu. Un kooperatīva īpašuma cits starp tika nekustamā īpašuma ar garāžām, kas saskaņā ar zemesgrāmatu ierakstiem tika iznomāts tās biedriem. Un saskaņā ar apstrīdēto normu, nostiprinot valstī īpašuma tiesības zemesgrāmatā, ieraksti par minētiem nomas līgumiem ir jādzēš. Un šajā gadījumā mēs vērsāmies Satversmes tiesā un lūdzām, lai šo normu atzīst par spēkā neesošu. Tas, kas attiecas pašlaik, šī lieta vēl nav izskatīta Satversmes tiesā, mums arī ir jāapturēta tiesvedība, kamēr atrisināsies, bet tā kā jūs runājat attiecībā par to, kas tiek darīts, tas ir viens no momentiem, un kas attiecas uz, tas gan nav uz kopīpašumu, bet vairāk uz apsaimniekošanas jautājumiem. Nākamā gadā mums plānojas liels tiesu prakses apkopojums tieši par visiem šiem te jautājumiem, jo ir vairāk nekā 10 gadi pagājuši no tā brīža, kad mums bija iepriekšējais apkopojums. Tā, es bišķiņ pa daudz laikam aizņēmu, bet man par šīm 3 lietām ļoti gribējās pateikt. Jā. Un tad varbūt pārējiem pie krimināllietu departamenta. Jā, pirms atbildēt uz jautājumiem vēlos informēt par iepriekšējā gadā krimināla departamenta pausto atziņu, teiktu nozīmīgu atziņu tiesību normu piemērotājiem un arī sabiedrībai. Un tieši par rīcību ar mirušās personas banka kontā esošiem naudas līdzekļiem. Un senāts ir atzinis, ka pēc personas miršanas, kamēr citas mantinieki nav stājušies mantojumā, bankas kontā esošos naudas līdzekļus nedrīkst izmantot, jo tā ir sveša manta līdz brīdim, kamēr mantinieki stājas mantojumā. Tāpat vēlētos norādīt, šogad kāds pētījums ir veicams, kas, manuprāt, arī ir nozīmīgs sabiedrībai un arī tiesību normu piemērotājiem. Pārskatot Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus, mēs konstatējam, ka izmeklēšanas tiesneši, piemērojot kratīšanas, nepietiekamu uzmanību pievērš profesijai. Profesijai, personai, pret kuru kratīšana tiek veikta, tad personas profesijai. Ir vairāki ECT spriedumi, ka šī nepienācīga vērtēšana ir attiecībā uz juristu, uz zvērinātu advokātu, tāpat arī uz žurnālistu. Un, lai neturpinātu teiksim tā, šos pārkāpumus, tad senāts šogad apņēmās veikt pētījumu, lai konstatētu, kādas tur ir problēmas, un tad dotu, es teiktu, rekomendācijas, kādas ir ņemamas vērā izmeklēšanas tiesnešiem, piemērojot, ja pieņemot lēmumu par kratīšanas izdarīšanu. Tie ir 2 tādi būtiski apstākļi, uz kuriem es vēlējos pirms jautājumu uzdošanas akcentēt. Lūdzu. Vai varbūt dosim vārdu administratīvu lietu departamentam, un tad varēsiet uzdot visiem kopā. Jā, un priekšsādātājs. Jā. Nē, priekšsādātājiem droši vien nebūs laiks vēl atmasevišķām inputām. Labdien! Es tātad atbilstoši Rasmas Zvejnieces teiktajam esmu sagatavojusi informāciju par 3 lietām, kas manā ieskatā ir bijušas ļoti nozīmīgas no tām, kas ir administratīvo lietu departamentā izskatītas 2025. gadā. Kā pirmo lietu es gribētu minēt lietu numurs kā 180/2025. Šī lieta tātad iezīmē
to lielo nozīmi, ko lietu izskatīšanā ienes šī brīža ģeopolitiskais konteksts. Tā bija lieta par disciplināru soda piemērošanu valsts robežsardzes amatpersonai, tātad robežsargam, kā rezultātā viņa tika atbrīvota no dienesta, tātad disciplinārs sods bija atbrīvošana no dienesta. Un šī atbrīvošana bija saistīta ar šī robežsarga izteikumiem, kas bija kļuvuši arī publiski pieejami. Un robežsardze tātad saskatīja, ka šī robežsarga teiktais padomju varas godinošu pieminekļa nojaukšanas laikā, kas bija kļuvis publiski pieejams, varēja radīt tātad robežsardzes reputācijas graušanu. Kas šajā lietā ir interesants? Interesants ir tas fakts, ka šeit iestāde nebija konstatējusi, ka šis robežsargs noteikti pauž atbalstu Krievijas agresijai Ukrainā. Tas izteikums bija divdomīgs, viņi varēja saprast dažādi, bet viens no šiem kontekstiem varēja būt arī tāds, ka caur to tiek pausts atbalsts Krievijas agresijai Ukrainā. Un tā kā tas izteikums bija kļuvis publiski pieejams, tad robežsardze ir uzskatīja, ka tas grauj tātad dienesta reputāciju un attiecīgi var būt pamats personas atbrīvošanai no dienesta. Un šajā te lietā senāts izvērtēja šo situāciju un tātad uzsvēra, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir ļoti svarīgi, lai sabiedrība uzticētos robežsardzei, un līdz ar to tātad robežsardze kā šāds būtisks dienests, viņiem ir pienākums rūpēties par savu reputāciju. Un šādos apstākļos ir pieļaujams, ka robežsardze uzstāda augstas prasības savām amatpersonām un tātad prasa lielu apdomību savos izteikumos, kas kļūst publiski pieejami, lai negrautu sabiedrības uzticēšanos robežsardzei. Un līdz ar to tātad principā tika atzīts, ka par šāda veida izteikumiem var būt arī disciplinārs sods atbrīvošana no dienesta. Otra lieta, ko es gribu minēt, ir lietas kā 324/2025. Šī lieta ir saistīta ar jautājumu, kādos gadījumos personas var sūdzēties tiesā par valsts ieņēmuma dienesta informācijas pieprasījumiem. Un šī lieta ir interesanta ar vairākiem aspektiem, jo tā tika izskatīta kopsēdē, kas parasti nozīmē, ka vai nu lieta ir sarežģīta, vai tur varbūt būs kāda judikatūras maiņa. Interesanti tā ir arī ar to, ka, kā var redzēt šajā spriedumā, arī iepriekš par šiem jautājumiem ir bijušas vairākas kopsēdes. Un tātad šī lieta kopsēdē noslēdzās ar to, ka iepriekšējo kopsēžu secinājumi tika apstiprināti, netika pārskatīti. Tātad tika atzīts joprojām, ka varbūt tādi informācijas pieprasījumi, par kuriem atsevišķi sūdzēties nevar, ja neatbildēšana uz šo informācijas pieprasījumu nedraud ar kaut kādām nelabvēlīgām sekām, tad persona par to atsevišķi nevar sūdzēties. Ja tur izveidosies kāds process, tad arī attiecīgi tā procesa ietvaros varēs cita starp sūdzēties par šādiem pieprasījumiem. Savukārt, ja par neatbildēšanu šādu informācijas pieprasījumu draud nelabvēlīgas sekas personai, tad par to var sūdzēties tiesā kā par administratīvu aktu. Un līdz šim pārsvarā tika atzīts, ka par šādiem informācijas pieprasījumiem sūdzēties nevar, bet šī lieta iezīmēja to, ka senāts arī paskatījās, kā ir attīstījies gan tiesiskais regulējums likumā noteiktais, gan arī valsts ieņēmuma dienesta prakse. Un tika secināts, ka gan likumos ir paredzēta un arī valsts ieņēmuma dienestas praksē pārsvarā, ļoti bieži šajos informācijas pieprasījumos, kas ir ārpus auditiem, ārpus tādiem formāliem nodokļu kontrolas procesiem, viņi piedraud ar nelabvēlīgām sekām, kas var būt gan tātad, piemēram, administratīvais sods, bet arī tātad saimnieciskās darbības izbeigšana vai izslēgšana no PVN nodokļu maksātāja reģistra, kas ir nopietnas sekas. Un līdz ar to šajos apstākļos senāts teica, ja ir gan likumā, gan arī praksē tiek piedraudēts ar šādām sekām, tad personas par to var sūdzēties tiesā. Līdz ar to ar šo nolēmumu zināmā mērā tika nostiprināts, bet arī paplašinātas varbūt personu iespējas sūdzēties administratīvā tiesā par valsts ieņēmuma dienesta informācijas pieprasījumiem ārpus šiem te nodokļu klasiskajiem kontrolas pasākumiem, kā audits vai tātad citi šie likumā paredzētie nodokļu kontrolas pasākumi.
Un kā pēdējā ir trešā lieta ir SKA 170/2025, ja tā pēdējā laikā lielu uzmanību jau guvusi karteļu lieta. Tātad šajā lietā senātam bija jāatbild uz jautājumu, vai ir pieļaujams karteļa pierādīšanā, kā pierādījumu izmantot tātad sarunu ierakstus un to atšifrējumus, ja tie ir iegūti operatīvās darbības ceļā. Un rūpīgi izvērtējot likumā noteikto, senāts konstatēja, ka likumā ir precīzi likumdevējs noteicis, kādiem mērķiem var izmantot operatīvos pasākumus un to ceļā iegūto informāciju. Turklāt likumā ir arī ļoti skaidri pateikts, ka citiem mērķiem izmantot nevar. Un līdz ar to, tā kā starp šiem likumā noteiktajiem mērķiem nav tātad šādas administratīvās lietas, kurās konkurences padome soda personas par karteļa vienošanām, tad šādu informāciju izmantot pierādīšanā nevar. Šī lieta ir piesaistījusi lielu sabiedrības uzmanību. Tas, ko es varbūt gribētu teikt, pirmā lieta, ko ir svarīgi atcerēties, šī lieta nav noslēgusies, mēs vēl šobrīd nezinām, kā tā lieta noslēgsies. Lietā ir citi pierādījumi un apgabaltiesa tos vērtēs, līdz ar to iznākums var būt dažāds. Tas šobrīd nav zināms. Tā kā iznākums nav zināms, tad, protams, kā saka, dažādi uz to var skatīties, bet pat pieņemot, ka šī lieta varētu noslēgties ar to, ka tiks atzīts, ka bez šīm sarunām attiecīgi karteļa vienošanās nav pierādīta, šī lieta varbūt iezīmē tādu lietu, kur es pilnīgi saprotu, ka ne visiem ir viegli saprast un pieņemt, jo tā galvenā ziņa no šīs lietas ir tāda, ka tiesiskā valstī pret pārkāpumiem ir jācīnās ar tiesiskām metodēm. Un varbūt ļoti grūti pieņemt kādam konkrētas lietas iznākumu, bet tas svarīgākais ir, ka ilgtermiņā mums ir jāatcerās, ka mūsu visu ieguvums ilgtermiņā ir no tā, ka valsts rīkojas tiesiski, ka cilvēktiesību ierobežojumi likumos ir noteikti skaidri un precīzi, un ka tie ir paredzami. Paldies! Tā, laiks jautājumiem. Ja ir. Kuram no departamentu priekšsēdētājiem? Varu likteņu žurnāls liek jautājums un sakiet, kādās lietās skaļākās valstā prezidents ir izraisījuši sabiedrībā, mēs šogad varam gaidīt spriedums augstākās tiesas. Kā viens no jautājumiem, protams, ir par Aivara Lemberga. Jā, Aivara Lemberga un citu apsūdzēto lieta, viņa ir ļoti apjomīga. Es jau šodien plēnumā skaidroju un norādīju, ka tie ir 349 sējumi, katrā sējumā 250 lapas puses. Tad pats par sevi nolēmums uz vairāk kā 2000 lapas pušu kasācijas sūdzības un protesti, vairāk kā 1000 lapas. Līdz ar to tiesnešiem vajadzēja iepazīties ar šiem visiem materiāliem, saprast tos faktiskos apstākļus, noskaidrot tos kasācijas sūdzību vai protestu argumentus. Un tagad jau ir aktīva rakstīšanas fāze. 3 senatori raksta šo nolēmumu un domāju, ka šogad arī būs pasludināts lēmums šajā lietā. Šogad. Teikt, pirmajā pusgadā, otrajā, bet ne pirmajā ceturksnī. To es varu apgalvot, ne tik ātri. To argumentu ir ļoti daudz, tiesību jautājumu ir ļoti daudz, un uz tiem visiem vajag rast atbildi. Viena no tām saucamajām digitālām lietām, jeb mazā digitālā lieta, tā jau, es teiktu, ir beigu fāze, un šajā ceturksnī lieta būs pieejama, lēmums būs pieejams sabiedrībai. Pārējās lietas. Jā. Sakiet, jums arī, Rikams Rozenbergs, NRALV, jums nākās skatīties tiesnešu sūdzības par piemērotajiem disciplināru sodiem?
Tas ir Tas ir disciplināra disciplinārtiesai jautājums. Jā. Jā, mums. Jūs arī strādājat. Jā. Mēs tikai Jā. Salīdzinoši maz. Pagājušā gadā mums īstenībā bija 2 lietas, kuras mēs izskatījām. Abās lietās tika izbeigta tiesvedības. Vienā gadījumā sakarā ar tiesneša sūdzības atsaukumu, un otrā gadījumā sakarā ar to, ka tiesnesis beidz darbu kā tiesnesis, un līdz ar to viņš vairs nav subjekts. Pirmajā gadījumā sūdzība bija par... tā nebija par disciplināru, jā. Jā, tā nebija par disciplinārā, tas bija par kvalifikācijas kolēģijas. Tāda disciplināra īstenībā nebija. Disciplinārā bija, bet tur tika izbeigta, kas attiec. Jā. Otrā bija disciplināra, bet tur tā kā tiesnesis beidz savas darba gaitas, tad viņš vairs nebija subjekts. Šeit jāstāsta varbūt arī kontekstā, ka kopumā to disciplināru lietu nav ļoti daudz, jo Latvijā tomēr tiesneši pamatā ir ievēro šīs uzvedības normas. Bet, ja jūs salīdzinātu disciplināru kolēģijas to lēmumu skaitu ar lietu skaitu disciplināru tiesā, jūs arī redzētu, ka nevienmēr tiesneši par uzlikto disciplināru sodu sūdzas. Viņi pieņem, ja ir šis pārkāpums, viņi arī pieņem šo sodu, un līdz ar to disciplināru tiesā tiešām to lietu ir ļoti maz. Jā. Vai ir saņemts sūdzības arī no prokuroriem? Ir bijušas, bet tas ir pirms kāda laika, man liekas, tur pasen. Gadu 2 atpakaļ. 3, man liekas, nav. Pēdējo 3 gadu laikā nav. Jā. Kā jūs raugaties kā augstākās raudzes juristi uz šobrīd notiekošo diskusiju politiskajās aprindās par to, ka vajadzētu kriminalizēt šo karteļu jautājumu? Saimā viņš tika tā kā iniciēts, bet apturēts un tagad atkal uzrunāt ir jaunu spēku. Tas mūsu stiprinātu mūsu tiesisko vidi, uz otrādi radītu vēl vienu jomu, kas tiek kriminalizēta. Redziet, tas jautājums ir politiskās izšķiršanās jautājums, jo, ja mēs skatāmies pasaulē, tie risinājumi ir dažādi. Un līdz ar to mums kā tiesai mēs tur īsti neizsakam viedokli. Tas ir jāizlem politiķiem, un tad kā politiķi izlems ar tādu tiesisko regulējumu mēs strādāsim. Vienlaiks, varbūt tās nedaudz savādākā kontekstā runājot, ne gluži par kriminalizāciju, bet šo te mijiedarbību, piemēram, civillietās ar iespējami krimināli izdarīt noziedzīgu darbību. Es gribētu vērst uzmanību, ka vēl ar vienu mums aktuāls ir GASO lietas, piemēram. Un jūs arī judikūras katalogā varat redzēt, ka mums vēl ar vienu mēs šādas lietas skatām, kur ir patvaļīga iejaušanās šo te skaitītāju darbībās. Un šeit, manuprāt, te ir 2 aspekti. Viens ir šis te civiltiesiskais, kur mums arī ir zināms judikatūras atziņas, bet mēs savā laikā arī vērsāmies ģenerāla prokuratūrā, norādot, tajā laikā es neatceros, bija 29 vai cik civillietas, kur mēs esam fiksējuši šo situāciju. Un ka mēs saskatījām, ka šeit varētu būt noziedzīga nodarījuma pazīmes pēc 182. Prima panta, proti par iejaukšanos gāzes komercskaitītāju darbībās kā tādās, tīpaši, ja tas ir vispār bīstamā veidā. Tā ka šeit mums tiešām tā mijiedarbība, viņa var būt, bet attiecībā uz jūsu uzdoto jautājumu nenoliedzam, tā ir tāda politiskā izšķiršanās. Un, ja mēs saskatīsim tad, kad ja viņu kriminalizēs un atnāks lietas skatīšanai pie mums, un ja saskatīs, ka šeit ir satversmības kaut kādas problēmas, tad mēs arī attiecīgi tad reaģēsim. Bet tā pa lielam tā ir tiešām tiesim politiski izšķiršanās. Jā, vienīgais, ko es varu piebilst, ka, protams, tiesas pilnīgi noteikti saprot un apzinās, ka ar karteļu vienošanām ir jācīnās, tas nodara kaitējumu ekonomikai, bet kā tieši cīnās, tā ir likumdevēja. Tā tad izšķiršanās, un viņiem ir jāatrod šis risinājums. Mums izdalītajos materiālos statistika bija par pēdējiem 2 gadiem. Sakiet, lielākā laika nogriezienā cilvēki aktīvāk izmanto iespējas caur administratīvo tiesvedību panākt savu interešu aizstāvību. Kā jau priekšsēdētājs teica, tā statistika ir mainīga. Ir bijuši gadi, kad ir bijis tāds kritums, bet, teiksim, es arī runāju ar saviem kolēģiem rajontiesā un apgabaltiesā, tad kādi pēdējie 4 gadi visos līmeņos ir diezgan līdzīgs tas saņemto lietu skaits. Tāpēc nevar pateikt aktīvāk, nē, jo arī tās lietu tendences viņas mainās. Vienā brīdī ir tādas lietas, citā brīdī ir citas lietas, tāpēc vienā varbūt jomā kļūst aktīvāk, citā mazāk aktīvāk, vai vienā jomā aktivizējas kaut kādas aktualizējas problēmas un citā tās atrisināt.
vai mēs varam teikt, ka ienākošās lietas signalizē par kādām problēmām valsts pārvaldes sistēmā? Jā un nē, jo, protams, tātad šīs lietas norāda uz to, ka ir kaut kādas domstarpības starp privātpersonām un valsts pārvaldi. Tā pašā laikā, līdzīgi arī kā citur pasaulē, lielākoties tomēr tiek konstatēts, ka valsts pārvalde rīkojasies tiesiski. Bet, protams, ir tās lietas, kur tiek konstatēts, ka ir kādi pārkāpumi, ka ir kaut kas izdarīts nepareizi, un tad attiecīgi tur arī tiešām var redzēt, ka ir bijušas problēmas. Jā, tāds vienkāršāks jautājums, bet augstākais tiesas priekšsēdētājs, vērtējot to pagājušo gadu, minēja, ka tas ir normāls. Vai varat ieskicēt, kā jūs tieši katrs to savu departamentu vērtēt? Jo, piemēram, lēmumā no Lietuvas kundzes izskanēja, ka nākamajā gadā skatoties, proti šajā gadā tie rādītāji varētu pasliktināties, jo tā slodze jau šobrīd ir liela. Kā redzat, kā būs šogad? Šajā gadā mūsu departamentā rādītāji ir ļoti labi, lai arī mēs esam saņēmuši atšķirībā no citiem departamentiem, tāpēc tās tendences mainās. Mēs esam saņēmuši pavisam nedaudz, bet vairāk lietu, par 7 vairāk. Mēs esam izskatījuši arī vairāk nekā mēs esam saņēmuši, līdz ar to mūsu lietu caurlaidības koeficients ir virs 100 un lietu atlikums ir nedaudz samazinājies. Tāpēc šobrīd ir labi. Jā, šobrīd slodze, es teiktu, ka slodze ir optimāla. Mēs strādājam intensīvi, bet tas ir panesams. Bet tas arī nozīmē, ka īpaši pieaudzēt to nevar. Un tas nākamais gads ir, nevis nākamais, jau šis gads, viņš ir saistīts ar šiem tehnoloģiju izaicinājumiem, jo mēs, protams, ļoti priecājamies, ka tiek izstrādātas jaunas sistēmas un ceram, ka tas atvieglos darbu, bet jaunas sistēmas saistās arī ar dažādām problēmām, un vislielākās bažas ir tieši par e-lietu, vai tātad šo te e-lietu un to, ka ir jāstrādā ar elektroniskiem dokumentiem, vai tas tiešām būs efektīvi un ērti, jo tur ir vairākas problēmas ar to materiālu kārtošanu, viņu atrašanu, atsaukšanos, jo tur, piemēram, šobrīd nav īsti nekādas numerācijas, tad līdz ar to, ja kāds atsaucas uz kaut kādu, pieņemsim, valsts ieņēmuma dienesta dokumentu un lietā ir, 5000 lapu, tad tur atrodi tieši to dokumentu, uz ko kāds atsaucās. Un tāpēc tur ir svarīgi, lai būtu izdarīti priekšdarbi, ka šo sistēmu tiešām var efektīvi lietot, jo viņa neapšaubām ir ērta tajā ziņā, ka viņa palīdz ar materiālu varbūt pieejamību attālināti un procesa dalībniekiem, bet ir svarīgi, lai visiem viņa būtu ērti lietot un lai tas tiešām efektivizētu darbu. Un par šo šobrīd nav pārliecības, diemžēl. Bet mēs turpināsim runāt ar tiesu administrāciju un mēs ceram, ka tur tiks raksts risinājumi un arī mēs skatīsimies tad arī, ko tad mums pašiem darīt, jo, piemēram, bija jau par civilu procesu, kur bija arī tāds risinājums, ka secinot, ka šobrīd nav iespējams pilnvērtīgi strādāt, tad mēs atzīstam, ka diemžēl ir jādrukā ārā paralēli arī papīra faili, lai ar viņiem varētu tomēr strādāt. Šeit es vēlētos vērst uzmanību, ka pirms vairākiem gadiem bija speciāls šajā sakarā arī augstākās tiesas plēnums, kur faktiski apturēja šīs e-lietas ieviešanu uz kaut kādu laiku tā iemesla dēļ, ka tas produkts nebija izmantojams. Jo nedrīkst būt tāda situācija, kad e-lieta pielietojuma ziņā ir daudz neērtāk nekā papīra lieta. Tad tam pasākumam īstenībā nav jēgas un iespējams, tad, kad vairāk sāks izmantot, tur būs arī jāskatās un var jau būt tās, ja parādīsies kaut kādas indikācijas, tad varbūt tās būs vēlreiz jārosina jautājums un varbūt tās jāskatās plēnumā un vēlreiz jāpārskata šie te visi jautājumi, jo tas attiecās uz visiem procesiem. Un tur mums arī ir tādas pašas bažas, ka tā e-lieta nevienmēr ir ērtāka salīdzinājumā ar papīra lietu. Un, jā. Varbūt bet vēl neatbildēja krimināla. Mums lietu skaits un izskatītās lietas samazinājās. Mēs nevaram palepoties kā administratīvais departaments par saviem rādītājiem, bet mums ir objektīvs skaidrojums tam. Pirmkārt, mums bija paudžu maiņa, 2 tiesneši nomainījās un jaunie tiesneši, kamēr viņi stājās amatā, pagājis pietiekami ilgs laiks. Līdz ar to mēs strādājām, mazākā tiesnešu senatoru skaits bija mazāks.
un tā slodze bija lielākā. Otrkārt, es teiktu, viens no izšķirošajiem ir, kā es jau ieskicēju, apjomīgā lieta. Apjomīgā lieta faktiski mums nācās tā, ka, lai tie tiesneši varētu strādāt pie konkrētās lietas un lai panāktu ātrāku lietas izskatīšanu, jo mēs saprotam, ka sabiedrība gaida no mums to un to taisnīgo rezultātu. No tiesnešiem, 3 senatoriem tika pārdalītas lietas citiem senatoriem. Un sanāk, ka mēs 5 senatoru skaitā esam strādājuši visu šo laiku. Un tas bez šaubām slodzi, lielāka slodze ir citiem senatoriem, tas atspoguļojas arī citu lietu izskatīšanas termiņā, tiek uzreiz nobīdīti tie termiņi, jo prioritāte mums ir šī lieta, tie resursi tiek veltīti milzīgi, un es domāju arī, es jau varu prognozēt, ka arī uz nākamo gadu, kad būs jāatskaitas, mēs redzēsim, ka joprojām tie resursi tiek piesaistīti, jo tie senatori strādā tikai ar to lietu, un tas arī atspoguļosies skaitļos. Jā, jo statistikā viena lieta ir neatkarīga no tā, vai tur ir 1 sējums vai 350 sējumi. Tā ir viena pabeigta lieta, bet tāda lieta ar 350 sējumiem neapšaubāmi viņa uz zināmu laiku vienkārši paņem visam citam nost resursus, nekam citam nevar uzmanību veltīt. Tas, laikam, es vēl neatbildēju. Attiecībā par šīm te prognozēm, protams, es ceru, ka mēs neatgriezīsimies pie tās situācijas, kas bija pirms kādiem gadiem 10, ka mums atlikumā bija 1000 un pāri lietas, vai ne? Es domāju, ka tas neizskatīto lietu skaits, viņš varētu ap šo te arī būt, plus mīnus 250 līdz 300 lietas, jo jāņem vērā arī... Mazāk nekā jūs gadā izskatāt, principā. Viss ir atkarīgs, cik ienāk šīs lietas, jo ir arī objektīvi, ka mums nevajag būt nulle nekādā gadījumā, jo mums ir ienāk mums kasācijas sūdzība, mums jāgaida mēnesis, kamēr iesniegs paskaidrojums pie kasācijas sūdzības. Tātad decembrī ienākošās lietas visticamāk pārnesīsies uz nākamo gadu. Loģiski, katram no tiesnesim būs 5-10 aktīvi apstrādē lietas. Tātad mēs pieskaitām vēl šo te apjomu. Tātad tas ir tas optimālais apjoms, kas tur varētu būt. Tātad, kas ir attiecībā par tām prognozēm, es domāju, plus mīnus būs tāpatās. Bet, kā jau minēja arī kolēģis no Krimināllietu departamenta, mums ir līdzīga situācija. Ja mēs paskatāmies laika nogrieznī, vairāk gadu laika nogrieznī kaut kādu, mums ir nomainījušies 9 senatori. Un tas nozīmē, ka mums ir atjaunināts departaments, mēs kopumā esam 14. Un, līdz ar to tas sastāvs liek paskatīties uz daudzām lietām, varbūt tās no nedaudz atšķirīgāk skatu punktu. Par ko liecina arī tas, ka pagājušajā gadā mums bija 9 paplašinātie sastāvi. Lietas, kas skatītas paplašinātā sastāvā, kas ir diezgan liels apjoms un prasa diezgan lielu resursu. Vēl jau vairāk, ka mums ir iekšējās procedūras, ka šo te jautājumu, kas ir nodos paplašinātā izskatīšanai paplašinātā sastāvā, mēs skatām 3 lasījumos. Tātad tas nozīmē, ka mums ir diezgan nopietni šis te darbs, kur mēs izejam cauri soli pa solim visai šīm te lietai, visai šeit argumentācijai un tiesību jautājumiem. Bet kopumā man ir tāda cerība, ka mēs paliksim pie šiem te pašiem rādītājiem, varbūt pat nedaudz būs uz augšu. Katrā ziņā man ir gandrīz vai pārliecība, ka mēs būsim pāri 100%. Bet viss ir atkarīgs, cik ienāk lietas. Jo atliek vienai neveiksmīgai grozījumiem būt tā, kā savā laikā mazizmēra prasības no rajona tiesas pārlika uz senātu, un faktiski pusgadu laikā mūsu atlikums pieaug, man liekas, tur bija pār pa 1000. Jo, viss ir atkarīgs, kā tie apstākļi sakrītās. Gan no ekonomiskā viedokļa, gan arī no šitās likumdošanas viedokļa. Tur var būt dažādi. Ja tās tendences paliek tāda pati, es domāju, tas rezultāts varētu būt pat labāks. Ja. Tas jautājums par tām ēlietām, liels paldies Tieslietu padomē par to, ka es lietā, konkrētāk vairāk runājot par civillietām un administratīvām. Ka mēs pārstāvjam, es neesmu advokāts, redzat, tad ir nākamā mums lieta, kurā datumā, bet savukārt tiesneši to neredz. Tiesneši redz tikai vienīgi advokāti. Ja, skaidrs sakot, jā, jūs varētu piedarījuši personu, bet
Jā, nu, paldies tiesnešiem, kas tomēr pēdējā laikā rēķinās ar tiem pārstāvjiem, juristiem, juristu konsultiem. Bet tomēr ir arī tādi, kas nē, kam nē, viņš pateikt, man ar jums nav jārēķinās, un es to tiesu nozīmēšu. Kad nākamo tiesu sēd, kad man būs ēra. Nu, tad rodās tā situācija, ka varbūt vienā laikā, vienā dienā iekrīt vairākas tas tiesas sēdes, un tad sanāk man jāraksta, nu, ja tie pārstāvjiem nevēlas, ja citu pārstāvju izvēlēties, ja tikai konkrēti, tiksim, man vai man kolēģi, tad man ir jāraksta lūgums tiesai, nu, šo lietu atlikt, tad ir tā, ka, redziet, man ir citi tiesas, man tas atkal vilcina laiku, tiesa ekonomika, aprobežot un tā. Bet man nevajadzētu kaut kā ieviest tā, ka, nu, arī tiesneši redz arī citu pārstāvām kalendāru. Nu, tas ir koks ar diviem galiem, principā, jo, ja mēs runājam par tiem tiesas kalendāriem, kam mēs iedodam prioritāti, vai mēs iedodam prioritāti pārstāvjiem, vai mēs iedodam prioritāti tiesai. Jo šeit ir tas moments, kad bieži vien situācijas ķilnieki ir arī tā pati tiesa. Jūs iedomājaties, jums ir plāns, jūs mēģināt sagrupēt šīs lietas, pieņemsim, ja mēs runājam par tiem pašiem advokātu kalendāriem, kas ir tā kā saistoši. Un ir advokāti, kas ir tiešām ļoti noslogoti, vai ne? Un tas sanāk, ka tiesa visu laiku mēģina pakārtoties šiem te kalendāriem, kas, man liekas, nav īsti gluži pareizi tendence. Nenoliedzami, būtu tikai korekti, ja mēs tiesas sēdē, kad mēs sanākam un kad mēs runājam par nākamos lietas nozīmēšanas datumu, kad mēs saskaņojam, kad jūs varat, kad var otras puses pārstāvis, tas būtu tikai normāli un saprotami. Iespējams, ka šeit prasītos uz nākotni kaut kādu tādu neformālāk šo te komunikāciju, ka varbūt tās, es nezinu, tiesas sekretāri vai palīgs sazinātos un mēģinātu noskaidrot, kuras ir tādas pieņemamākas šie te datumi, bet tas ir tāds nākotnes jautājums. Pašlaik vairāk vai mazāk es piekrītu, ka varbūt tās tiem pārstāvjiem tas ir sarežģītāk ar šiem te kalendāriem. Bet šeit man atkal bažī ir nedaudz vairāk uz otras puses, kad mēs nevaram izskatīt lietas tā iemesla dēļ, ka redziet, šī advokāta kalendārs ir noslogots, un tad nepamatot arī tiek atliktas lietas. Ja viņš ir noslogots mēnesi, 2, 3, 4, 5 uz priekšu, tad otra puse arī no tā cieš, ka mēs ļoti ievērojam šo te kalendāru. Vai ne? Tā, ka īstenībā tur vēl jāapskatās, vai tur nevajadzētu vispār pagriezt to visu pasākumu uz otru pusi un tomēr rēķināties primāri ar tiesas interesi. Un ja jūs pieņemsim redzat, ka jūs nevar pārstāvēt advokāts 6 mēnešu ietvarā vai pārstāvis, varbūt tās ir jāpamaina šis te pārstāvs, lai mēs raiti izskatītu šīs te lietas. Jo pa tiem kalendāriem tā ir tāda vecs stāsts un tur tāda, zināmas problēmas ar šo te pašiem pirmsākumiem ir veidojušās, bet pašlaik tiesas vairāk pakārtojas šim te, nevis advokāti. Es atvainojos tā. Man nav ko papildināt. Jo. Bet